Gaiss, ko mēs izelpojam, stipri neatšķirās no āgaisa, ko mēs ieelpojam. Izelpotajā gaisā ir mazāk skābekļu un nedaudz vairāk ogļu dioksīda tvaika līmenis. Alveols satur 6,5% CO2. Difūzijas rezultātā ieelpotais gaiss tiek bagātināts ar CO2, un tādā veidā mēs ar katru izelpu atbrīvojamies no CO2 un bagātinām savu ķermeni skābekli. Oglekļa dioksīda līmenis ir ļoti būtisks mūsu organismā. Pārāk zems oglekļa dioksīda līmenis rada sārmainu vidi mūsu organismā, kas var novest arī pie letālām sekām. Nedaudz palielināts, uzlabo vielmaiņu, regulē pH līmeni, uzlabo elpošanu, pašsajūtu. Tāpēc ir ļoti būtiski saglabāt CO2 līmeni organismā. Kā mēs to varam izdarīt? Jebkurš apzināts elpošanas vingrinājums regulēs CO2 līmeni jūsu organismā.